never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Esmu dabūjis detaļas priekšmālu gultīju. Parādīšu, ko es pasūtījis biju. Šeit ir it kā viss tas, kas man ir vajadzīgs, lai es saliktu viņu nākamā sezonā braukt bez problēmām. Tā kā, jā, kā jau iepriekšējā vidīkā teicu, tad kloķene ir beigta. Tāpēc es paņēmu Motoforce kloķeni. Šitā ir, kā viņi saucās, uzlabotā it kā ar pilnajiem vaigiem. Klanis viņai izskatās ļoti ok. Izskatās izturīgs, tā teiksim. Vienam es kaut kam jau biju līdz šo kloķeni, laikam uz DR Evo. Bet, nu, tas cilvēks arī nav diezgan daudz ar viņu nobraucis, tāpēc grūti teikt, cik labi viņa vai slikta, bet man liekas, kad viņa priekš manām jaudām un vajadzībām būs vairāk nekā vajag. Gultņi. Ieplūdes kolektoriņš jauns, tas bija caurs vecais. Blīvas jauns cilindram, jauns blīvas karbītim, jāsaliek jaunas visas, jo tur paliek vecs sakals, un tad tur degviela bišķīt sūcās garām. Pirksts virzulim, jauns sprostiņi, gredzeni jauni, vārstam lapiņas, malosī separators. Kloķinē līdzi nāk, rekur arī separators. Bet šito es laikam negribu likt. Es neesmu, teiksim tā, pārbaudījis, nesaku viņš slikts, bet līdz es pats neesmu, un šitais vienkārši nav stalers, uz kuru es gribu mēģināt viņu. Tā kā man būs jānobrauc labi gabali ar viņu, un tā kā vajag likt labu mantu. Tā kā man lasīja separators, un polīnī kluči priekšā pakaļā. Bremžu diski bija labi, tā kā tos man nevajadzēja, tikai klučus samainīšu, lai ir svaigi, un viss ir labi. Tā kā, jā, kluči, nezinu, tie ir kaut kādi street, garš ielas kluči skaitās, šitie nav racing nekādi. Vajag, lai viņi nedils tik ļoti ātri un kaut ko arī bremzē. Jo mana pieredze ar Ķīnas klučiem ir tāda, kad vienreiz no sota, kad apstājies un bremžu vairāk nav. Tā kā tas tā, drīz arī tiks liks kopā tas motors. Bet jā, kas man te vēl stāv? Man stāv ārējā. Tie, kas zina, varbūt te iepriekšējās vidīkos bija, jā, paspīdēja man šitais mopēds kaut kādā momentā. Pēdējais vidīgs laikam bija, kur es liku kopā viņa motoru, saliku motoru, un ar to arī laikam viss beidzās. Jā, viņš vēl joprojām stāvēja pie manīm, un visu liku kopā, un pazuda viss materiāls. Tā kā, jā, ar šito aparātu šo sezonu arī tika vizināts, bet, šitais vairāk ir tāds kā svētdienas braucamais. Vienreiz nedēļā 2-3 stundiņas pabrauc ar viņu, un tas arī viss. Bet, ar visu to nekāda problēma nebija, vēl joprojām viņam vajadzētu it kā iet, viņš jau ir nostāvējis tagad labu laiku. Varētu pamēģināt vispār pielaist. Paskatīsimies, vai viņš lec vispār vēl. Tā. Kas te bija? Tur nebija jāspiež, nekas.
ot kaut kā tā rūt smuki. Man patīk. Tā kā, jā, man viss materiāls padzis kaut kur. Es varētu mēģināt varbūt pastāstīt, iziet cauri, ko es te darīju un ko es nedarīju. Man kaut kādas bildes varbūt ir telefonā palikšu, tad es piemetīšu kaut kur klāt no tā procesa. Pastīšos, vai tur ir vispār. Tā kā, jā, laikam pēdējais bija, kur salk motoru. Viģiks. Un tad, jā, ņēmu rāmi. Rāms bija viss samazgāts un tā. Krāsots, nekas tur netika krāsots. Un, jā, uzliku dakšu. Kā jau redzam, diski ir SRX virsū, nav vairs ārējos oriģinālai diski. Šitiem divgēnu diski ir priekšā pakaļā. Un, lai tu diskus uzliktu, vajadzēja arī dakšu mainīt. Un dakša arī no otrā gēna stāv virsū. Uzlikta, tā kā tur jauni gultņīši un dakša. Tad viss spidometra gliemeži no otrā gēna. Asīta, viss tas. Saliku to. Dakšu, uzliku disku, liku iekšā motoru. Ieliku iekšā motoru un skatījos to, kad redzēju to, kad motoršķība stāv šitā te uz to pusi. Kaut kur viņš tā gulēja slīpi. Jo, kā zinat, vai nezināt, jā, šitam nenāk amīts kā standarta rollerim, jā. Viņam nāk amīts vidū rāmim. Un līdz ar to viņam ir tā konstrukcija tajā rāmī tur bišķi savādāk. Viņam nāk stiprinājums augšpusē tā kā visiem, un vēl nāk stiprinājums apakšā. Redzēt laikam nevar, bet nāk apakšā arī tāds stiprinājums, un motors stiprinās gan apakšā, gan augšā. Divās vietās. Un apakšā tas stiprinājums, ka es jaucu jau viņu ārā, redzēju to, ka tur bija kaut kas darīts ar viņu, viņš bija frēzēts, pārmetināts, kaut kas tur metināts bija klāt vēl. Un mēģināju salikt atpakaļ visu tā kā bija, un motors stāv šķība. Tajā momentā es tāds, nesapratu, kāpēc tā. Un, neko. Ņēmu, apakšējo kronšteinu pavisam noņēmu nost, tikai augšu atstāju. Un lielu trubu iebāz iekšā un, teiksim, tā locīju visu rāmi. Tā kā, principā ne rāmi, bet kronšteinu, kurā stiprinās motors iekšā. Locīju viņu visu uz vienu pusi, lai tas motors būtu taisni, rāmi iekšā. Un tā, kad es viņu dabūju plus mīnus taisni, tad apakšējais tas kronšteins, kas tur nāk, kurš stiprinās no rāmja uz motoru, pēkšņi palika pa īsu, kaut kur 1,5 centimetru. Un viss, es viņu vairs nevar pieskrūvēt. Oriģināli nāk kaut kas tāds, bet te nevar saprast, kā viņi. Viņš bija šķīps jau toreiz. Kad es noņēmu motoru, skatījos, viņš jau bija līks. Nezinu, kā tur viens šitā stāvēja vai šitā. Un, jā. Tagad viņu vairs neesniedzās vienkārši. Jā, uzliek. Viņš otrā pusē nāk. Viņu uzliek tur, kur viņam jābūt. Jābūt tur šitā. Šitā. Neizsniedzās tik tālu. Un tam man nācās pagarināt apakšā to kronšteinu. Es viņu pagarināju, uzmetināju garāku pa tiem 1,5 centiku. Saskrūvēju, viss bija labi. Ar to tiku galā, motors bija iekšā, plus mīnus taisni stāvēja. Viņš nav vēl prām perfekti taisni. Kaut gan it kā pret rāmi viņš ir taisni. Nezinu, vai var redzēt. Tagad motors izskatās drusciņi uz labo pusi sagāzies. Bet gan arī nevar pateikt. Jā, bet, pieņemsim, ka ir taisni. Nav tā, kā bija iepriekš. Iepriekš bija pilnīgi motors. Un šitā ritens stāvēja. Tur galīgi. Tā kā ir labi. Tā kā motoru ieliku. Aizmugurē arī disku uzliku. SRX otrā gēna, kas ir bez starplikas. No Mināra, protams, ja. Un kas man bija vajadzīgs bremzes. Aizmugurē supports palika tas pats, kas nāca ārēji oriģinālais. Un priekšā nācās meklēt citu supportu,
jo ārējā PS1 viņam nāk gan aizmugurē, gan priekšā pilnīgi identiski suporti. Ja, tā kā priekšā nedarēja vairs, priekšā sameklēja suportu no Trigēna, man liekas, šitais bija. Tāpat arī bremžu mašīnītes. Tika likti virsū plasmasi. Liekot virsū plasmasi, protams, kad šeit apakšā, kur nāk lampa un vispārējais, tur vairs nekas nedara. Tāpēc, kad akšana, štoki nāk no divām pusēm. Viņi tur atdurās visur par plasmasiem. Tā kā tur tika frēzēts ārā, griezts ārā plasmasi, maksimāli maz, lai varētu stūri izgriezt uz vienu pusi un uz otru pusi. Ar karburātoru uzstādīšanu bija problēma. Kāda problēma tā, kad, kā jau mēs redzam, ja ārēji nāk vidū caurums tam subfrēmam, to tā varētu saukt, kur iet cauri kolektors. Stokā viņam nāk turpat kolektors, kur roksam un visam pārējiem, bet es jau teicu iepriekš, ka es redzēs, varēs uzlikt vienkārši ar te kolektoru virsū, ja? Un karburātors derēs uz aizmuguri. Un būs viss, tā kā nevajag nekādu citu subfrēmu taisīt, likt, lai varētu karbi uzlikt uz aizmuguri. Bet rezultātā bija tas, kad karbis bija ļoti tuvu šitai te trubai. Viņš vienkārši atdūrās pret bļodiņa karbiem, atdūrās pret to cauruli un viss. Uz 3D printera tika izprintēta pārēja, kur iespražās kolektorā, pagarinājums un tad caur gumijas trubu klāt ir karbis. Tā pārēja tur tā testa režīmā tika uztaisīta, bet vēl joprojām viņi strādā un brauc un nekas nav nolūzis un nekrīt ārā, tā kā viss ir ok, bet vajadzētu viņu pārtaisīt. Viņu vajag bišķi lielāku diametru, lai viņš stabilāk turās iekšā tas karbis. Bet redzam, atstarpa pietiekam liela un, kā jau saku, visu vasaru tika nobraukāts un problēma nebija. Tā kā jā, ar to tika galā. Un tad sākumā bija plāns atstāt visu oriģinālo stūrīti ar visu spidometru un visu, bet beigās izlēmām, ka liks sporta stūrīti, jo spidometram gliemies oriģinālais vairs nederēja uz šā diska, un tad tur kaut ko vajadzētu muķīt, štukot kā palaist, un tad izdomājām, ka nevajag, un sporta stūrīti uzliks un būs tāpat zēbīs. Tā kā jā, uzlikām sporta stūrīti. Sporta stūrīti liekot virsū nācās abas divas bremžu mašīnītes citas meklēt, jo ārējai nāk ar divām skrūvēm. Pavisam savādāk viņš stiprinās pie stūras klāt viņas, un pavisam savādāks. Jo vairumam ir tā kā šeit apliekās ap stūri un ar divām skrūvēm savalkās. Ārējai vienkārši pieskrūvējās pie stūras pašas ar divām skrūvēm tās mašīnītes, tā kā tās nederēja, vajadzēja meklēt citas, bet labi. Tās tika atrastas, protams, nevienādas, jo grūti bija atrast abas no trigēna, un tad viena, man liekas, bija no divgēna uzlikt. Šitā ir trigēna, šitā divgēna. Kaut kā tā, gaismas viss kā strādā, bet viss ir uz aķīti, protams. Tahometrs. Jāpievieno vēl temperatūru, lai rāda. Dačiks jau sūta. Gaismas, reku, hop, ieslēdz. Pagriezieni arī viss strādā aizmugurē. Man patīk aizmugurējās lampas, baigi forši izskatās šitam. Tā kā tā. Tas tā par šito aparātu, kur viņš bija palicis. Tā kā jā, priekšā rekur tika uzlikts trigēna dubļinieks. Nav pieskrūvēts, jānopērk skrūvītes pareizās M5 tenā. Un kaut kā tā. Pagaidām nezinu, vēl plāns ir šo to izdarīt. Diskus vajag nokrāsot obligāti, jo aizmugurējs ir vienkārši drausmīgs. Jā, miljons krāsās apkrāsots. Riepas vajag uzlikt normāls, nevis krosa riepas, bet normāls ilniecis. Un jāsaliek plasmas rekur līdz galam, jo karburātors traucēja, filtrs traucēja, lai viņi uzliktu visu pilnā apjomā, ka jāgriež visu nost. Tur ar saimnieku vēl vajadzēja izlemt, ko cik daudz griezīs, tā kā tas viss palēnām. Bet tiks izdarīts, nokrāsos diskus, saliks plasmas, viss atpakaļ. Kaut ko vēl plānos ar bremzēm,
vai bremzes mainīs vai kaut ko tādu, nu redzēs. Bet jā. Un, jā, par šito aparātu, par šito arī drīz būs vidīgs gan jau. Var tikai pateikt to, ka viņš vairs neiet. Jau kopš vasaras vidus varbūt varētu būt. Nu, neatceros. Nu, labu laiku viņš jau vairs nebrauc. Tā kā pēc tam parādīšu, kas viņam ir noticies. Ja godīgi pats nezinu vēl. Jauksim ārā, skatīsies, ko vajag, ko nevajag, lai viņš atkal brauktu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play